Labdien! Šī video virtuve turpmāko laiku ar jums būšu es, Žana. Šodien es pagatavošu cepumus olas tandziņas. Man vajadzēs šādi produkti: olu baltumu, milti, cukurs, vaniļas cukurs, šķipsniņa sāls un rozīnes. Es izmantošu Tupperware virtuves piederumus. Tagad man vajadzēs izsijāt miltus un pievienot vaniļas cukuru un sāli. Es izmantošu Tupperware mīklas bļodu. Šādi izskatās bļoda. Gluda. Viņai nāk klāt komplektā šāds te vāks. Bet nu šoreiz man vāks nebūs vajadzīgs. Tātad miltiem pievienoju klāt vaniļas cukuru, šķipsniņa sāls. Nākošais solis man vajadzēs olu baltumu saputot ar cukuru. Es izmantošu zibeņas ātro putotāju, kas neizmanto elektrību. Šite viņš viegli grozās. Viņu var izjaukt diezgan viegli un viegli kopt. Nāk gumija. Visu var mazgāt traukuma mazgājumā mašīnā, vienīgais gumija jāmazgā zem ūdens atsevišķi. Olu baltums. Sākšu putot no sākuma bez cukura. Pagāja kādas 15 sekundes. Tagad pievienošu klāt cukuru. Pakāpeniski. Vēl daži apgriezieni. Vēlreiz cukuru. Nepilnas 30 sekundes. Olu baltumi gatavi. Izmantošu ļoti ērtu Tupperware klāpsiņu silikonu un iecilāšu olu baltumus un miltos. Un apmaisu no apakšas uz augšu. Tupperware virtuves piederums jūs varat iegādāties pie manis manā mājaslapā videovirtuve.lv. Izmantošu konditorijas maisiņu. Viņš ir liels, ietilpīgs. Viņam ir 5 uzgaļi, dažādi veidi, tortiem, cepumiem. Lūk, ļoti ērti un labi turās. Šīs te konditorijas maisa ir ļoti ērts, jo, kad rotā tortes, viegli mainīt uzgaļus. Šādu konditorijas maisu viegli strādāt, viņš ir diezgan liels. Tā, te vajadzētu uzspiest, tā kā ielocīt, lai mīkla vai nu krems netek ārā. Pa šo laiku man silst cepeškrāsnes. Arī izmantošu silikona paliknīti ar maliņām. Lieliski der cepumiem un mazai picai. Priekšrocība šādam te silikona paliknītim
Viņš nelūst, aizņem diezgan maz vietas. Nav jātauko, vienīgais tikai mazgāt, viegli kopt. Tagad izspiež mazas standziņas. Man patīk tas, ka pie silikona nekad nekas nelīk. Katrā iesprāž pa rozīnei. Visus Tupperware virtuves piederumus jūs varat atrast manā mājaslapā videovirtuve.lv. Apakšā zem video būs links. Cep mērenā siltumā 10–15 minūtes. Pagāja 12 minūtes. Lai padziest kāds 5–10 minūtes. Cepam madzis. Un lūk, pa ko es arī teicu, nekas nelīk klāt. Garšīgi, kraušīgi. Burvīgs deserts. Tagad tikai atliek viņu noskalot un var izmantot atkal. Visus šos lieliskos virtuves piedarumus jūs varat atrast manā mājaslapā videovirtuve.lv. Links zem video. Paldies par uzmanību, ar jums bija Žanna un Video virtuve. Uz tikšanos!